Labdien! Mani sauc Rihards Lūsis. Šodien es jums parādīšu, kā uzvarēt derībās, ja vienkārši apčakarēt cilvēku ar kāršu triku. Pavisam vienkārši. No malas tas liksies grūti, bet īstenībā tā nemaz nav. Viss ir pavisam vienkārši. Tātad pirmais, kas jums darat, ko jūs darat, tas ir liekat izvēlēties skatītājiem jebkuru kārtu no kavas. Nu, piemēram, šo. Tātad tas ir piķa trīnieks. Labi, piķa trīnieks, varbūt. Uzliekam virsū un liekam pārcelt. Viņš pārceļ. Secībai. Tas vienkārši šādā veidā liek uz zemes. Un tātad, kā būtu, ja es uzliktu ar jums derības? Nākošā kārtas, kuru es apgriezīšu, būs jūsējā. Uz 10 centiem kaut vai. Nu, jūs droši vien piekristu. Jo jūs domāsiet, ka es taušu no šejienes. Tāpēc skatieties, jūs piekrītat derībām. Es izvelku jūs kārtas no turienes un apgriežu viņu. Redziet, es viņu apgriezu. Jūs esat vinējis 10 cents. Pavisam triks ir vienkāršs. Āķis ir tajā, jūs redzējāt, ka es vienā brīdī pagriezu kavu. Es tajā brīdī apskatījos, kāda ir apakšējā kārts. Ja jūs zinat, kāda ir apakšējā kārts, jūs vienmēr zināsiet, ka aiz apakšējās kārts vienmēr būs viņa kārts, ja jūs pildat šo triku. Paldies, ka skatījāties, ceru, ka patiks. Novēlu uzvarēt derībās.